gribās, bet tāds sajūts. man vispār, tad, kad es braucu ar mocu, man viss sanāk, man tāds prieks, tāda brīvība, sajūta nenormālā, Jā. nenormāli forši. Man ļoti patīk. Es nevaru sagaidīt, kad es mācāšu visu kādu braukšu. Ļoti kulīgi. Jā, tiksimies pēc patikā. Vai ne? Kā tu vispār nonāci pie močē? Kā tādiem? Man jau ļoti, ļoti sen gribējās. Man visu laiku ir gribējies. Sākumā man gribējās, ja tāpēc, ka ļoti smuki izskatās. Un vienkārši gribu tā kā pateikt, ka es varu. Vienkārši es to izdarīju. Jā. Bet braucot arī ar mašīnām, visi tas adrenalīns, man patīk. Tas viss benzīna galvā. Es neko nevaru izdarīt. Tāpēc beidzot man sanāca iepazīties ar autoskolu. Izmantoju iespēju. Super. Un meitenes sievietes par arī raksta man, un viņām ir bail stāst, vispār, jo baidās par tev pašu kritienu, kā būsot nosutīt, bet kā tu saņēmi to drosmes, tev ir kaut kas, kā tu? Man bija tas laikam, kad vienkārši es gribu pierādīt to, ka es varu sev. Jā. Es vienkārši gribēju sev pierādīt. Jā. Tu vari? Ja tu esi meitene, tas nekas? Jā. Kāpēc ne? Ideāli. Vienkārši jādara. Jā. Nu, jāpārkāp tām bailēm. Protams, man arī bija pirmo reizi uzkāpt, jo likās, jā, es zinu, kas notiek, nemāku neko līdzsvaru nav, jā. Kā uzsākt vispār kaut ko. Bet tās emocijas pēc pirmās braukšanas bija vienkārši kosmos. Es braucu mājā un smaida visu ceļu, cik forši tas ir. Jā. Bet jā, nav jābaidās, tik jādara. Jā. Dzīve garlaicīga. Jā.